Strādāju Latvijas Radio 5, 5LV, raidījuma vadītājs. Katru sestdienu un svētdienu no 12 līdz 3. Skolas laikā ir no pirmdienas līdz piekdienai skola, sestdien, svētdien radio, un tad viss sāks no sākuma. Un tad tāda riktīga diena, kur es varu no rīta pagulēt, cik es gribu, arī nav īsti. 5LV bija Facebookā konkurss. Vajag ēteru personības. Tā kā jauns cilvēks, jo viņiem tā ideja bija tāda, ka nevis mēs paņemam jau cilvēkus, kur visi zina, kas viņi ir un ko viņi dara un kādi viņi ir ēterā, bet viņi tieši meklē jauns cilvēks, ko sabiedrība īsti nepazina tad. Un no tiem viņi arī uztaisīja to kolektīvu. Un mēs sākumā es ar kolēģi Tomu Ozolu pieteicos. Mēs tādi bijām vienīgie, divi pilnīgi čaļi, vispār neko nesaprotu, kas notiek apkārt. Es biju filmā nofilmējies, jau ģipa krūti, nofilmējies filmā. Tas pirmais aiziet un uzreiz tāds. Reāli ieslēdz kameru, tu zini, ka tagad tas, ko tu izdarīsi, varbūt nonāks uz lielā ekrāna, varbūt nenonāks, kad sūdi izdarīs, nenonāks, Māris izgriezīs ārā. Bet vispār tā sajūta, ka tas, ko tu izdarīsi, un to cilvēkiem būs jāskatās. Viņi nevarēs patīt atpakaļ nostīties vēlreiz. Tas joprojām tur būs.